Jūs domājat, ka vienkārši skatāties kases grāvēja filmu izklaidei? Tā nav. Ir 60,000 lapušu gara dokumentācija, kas pierāda, ka jūsu iecienītākās filmas nav māksla. Tās ir valsts apstiprinātas psiholoģiskās operācijas. Ietekmīgākais studijas vadītājs Holivudā nestrādā Disneyā vai Netflix. Viņš strādā Pentagonā. Holivuda jums pārdeva melus un paslēpa tos titros. 12. Cilvēcīgais pratinātājs. Iepazīstieties ar vecākiem. Jūs varētu domāt, ka CIP vienīgā saistība ar Holivudu ir spiegu filmas, piemēram, Neiespējamā misija un Jasona Bourna frančīzes, bet jūs kļūdāties. Pa 2000. gada romantiskā komēdija, piemēram, Ben Stiller un Roberta De Niro filma Iepazīstieties ar vecākiem, ir ar CIP pirkstu nospiedumiem. Un tiem, kas nav redzējuši šo filmu, Stillera varonis pirmo reizi satiek savus ilgadējās draudzenes vecākus, tikai lai atklātu, ka viņas tēvs, viņa iespējamais nākamais sievas tēvs, ir bijušais CIP aģents. Holivudā autentiskums ir kā valūta. Jo īstāka šķiet filma, jo vairāk skatītāji noticēs stāstām. Un jo ticamāks šķiet stāsts, jo ienesīgāka kļūst filma. Un te parādās Chase Brandons. Viņš ir viena no svarīgākajām personām, kad runa ir par aizdomīgajām saitēm starp CIP un Holivudu. Viņš ir tik savāds un interesants cilvēks, ka gandrīz varētu iedomāties, ka par viņu uzņem filmu. 35 gadus nostrādājis CIP kā slepenais aģents, vadošais darbinieks slepenajā dienestā. Par savu lomu viņš teica, tā nav karjera, tas nav darbs, tā ir dzīvesveids. Viņš ir arī cilvēks, kurš apgalvo, ka ir redzējis neapstrīdamus slepenajos failos par 1947. gada Roswells avāriju paslēptus pierādījumus par citplanētiešiem. Vēlāk viņš uzrakstīja sazvērstības trilleri The Kryptos Conundrum, un viņam pašam ir negaidīta saikne ar Holivudu. Viņš ir leģendāra aktiera un filmas Vīri melnā zvaigznes Tomija Lī Džonsa brālēns. Taču šī saikne ir nedaudz vairāk nekā tikai interesants fakts. Kā vecākais CIP darbinieks, viņš kļuva par aģentūras preses pārstāvi un CIP oficiālo saikni ar izklaides industriju. Tādējādi viņš ir ieņēmis interesantu divvirzienu lomu, sniedzot ierobežotas iekšējās zināšanas par CIP darbību filmu veidotājiem. Savukārt viņš rūpējas par to, lai Holivudas attēlotais, bieži pretrunīgi vērtētais izlūkošanas dienests tiktu parādīts maigākā gaismā. Tāpēc, protams, kad tika rakstīts scenārijs un sākās darbs pie filmas Satiec vecākus, Chase Brandons bija dabisks kontaktpunkts, lai padarītu Roberta De Niro atveidoto cipu sievas tēva tēlu gan smieklīgu, gan realistisku. Chase ar prieku atbildēja uz jautājumiem, kas palīdzēja izstrādāt tēlu un viņa pagātni, līdz brīdim, kad tika uzdots viens jautājums, kas visu mainīja. Kā izskatītos CIP spīdzināšanas rokas grāmata? Plāns bija likt Stilleram atrast vienu no šīm rokas grāmatām De Niro rakstām galdā kā galveno pavadienu uz viņa iepriekšējo dzīvi, taču Chase Brandons to nepieļāva. Viņš stingri ieteica, lai filma tā vietā parāda fotografiju galeriju ar De Niro tēlu kopā ar dažādām svarīgām sabiedriskām personībām, lai atklātu viņa CIP pagātni. Parasti, kad tiek veikta šādas izmaiņas, tas tiek darīts, lai padarītu filmu precīzāku, taču šajā gadījumā tā nav. CIP ir pierādām izstrādājusi rokas grāmatas, kas sniedz norādījumus par cilvēku nolaupīšanu un spīdzināšanu, piemēram tās, kuras tika izplatītas Hondurasas kaujiniekiem kā daļa no kontru kara. To apstiprināja 1997. gadā atklātie dokumenti, kas tika publiskoti saskaņā ar informācijas brīvības likumu. Tātad šīs izmaiņas nebija vienkārši izpalīdzīga CIP darbinieka mēģinājums palīdzēt filmai pieturēties pie faktiem. Šis ir skaidrs piemērs tam, kā CIP manipulē ar izklaides industrijas scenārijiem, lai piesaktu dažus no saviem līdzīgākajiem elementiem. Ja viņi ir gatavi to darīt viena vizuāla joka dēļ 2000. gadu romantiskajā komēdijā, cik tālu viņi ir gatavi iet filmās, kurās viņi un viņu intereses ir daudz izteiktāk pārstāvētas. 11. punkts. CIP pašu, James Bonds, Rajana pasaule. 20. gadsimta otrā puse CIP bija ļoti neveiksmīgs periods sabiedrisko attiecību ziņā. Viņa priekšteču organizācija OSS tika slavēta kā varoņi par savu darbu Otrā pasaules kara laikā. Taču laikā, kad Chase Brandon centās uzlabot CIP reputāciju filmās, viņi jau bija līdz potītēm skandālos, sākot no nepopulāriem režīma maiņas gadījumiem globālajos dienvidos līdz baumām un apsūdzībām par iesaisti narkotiku tirdzniecībā pašās Savienotajās valstīs. Viņi bija tumšā ēna uz Amerikas sienas. Tātad, kur gan vēl labāk nekā Holivudā atmazgāt šo reputāciju un pārvērst to atpakaļ par īsteni amerikānisku varonību? Tāpēc 90. gados mēs sākām redzēt pārsteidzoši daudz filmu, kas tika veidotas ar tiešu CIP iesaisti. Patriotu spēles, 1992. gada amerikāņu trilleris, kurā galveno lomu atveido Harrisons Fords, varonīgā bijušā CIP aģenta Džeka Ryana lomā, tika veidots pēc Toma Clancyja romāna motīviem. Tajā CIP attēlojums bija dziļi romantizēts. Tā bija teju vai mīlestības vēstule CIP. Toms Clancyjs bija labs draugs un tieši sarakstes partneris ar CIP. Tāpēc Džeks Ryans iemiesoja kaut ko tādu, par ko aģentūra jau sen bija sapņojusi. CIP atbildi Jamesam Bondam, tirgojams simbols, lai uzlabotu sabiedrības attieksmi un veicinātu jaunu darbinieku piesaisti.
Chase Brandons, starp citu, neieredzēja Jamesu Bondu, sakot par Bondu: "Tu nedari savu darbu. Visa būtība ir nebūt acīm redzamam." Un tomēr CIP atbalstīja filmu Patriotu spēles. Viņi piešķīra vairākas vizītes uz galveno mītni Langlijā pētījumu nolūkos. Un filmēšanas komandai ne tikai tika dota atļauja, bet viņus arī aktīvi iedrošināja tur filmēt. Tas ir tāda paša veida darījums, kādu redzēsiet tādās filmās kā Rekrūts un Oskaru ieguvusī Argo, kurās visās cipa aģenti attēlot kā galvenie varonīgi tēli ar cipa atļauju. Un, lai gan Patriotu spēles nebija tas kultūru nosakošais grāvējs, uz kuru cipa cerēja, tas bija pirmais solis ilgtermiņa spēlē ar iespaidīgu kultūras ietekmi. Džeks Ryans varbūt nav tik atpazīstams visā pasaulē kā James Bonds, taču Ryana pasauli aptver 14 Toma Clancy romānus, kā arī atvasinājums par Džeka dēlu. Šī pasaule ietver 7 dažādas filmas, kur Džeku Ryanu ir atveidojuši dažādi aktieri, kā arī ārkārtīgi veiksmīgu vairāku sezonu Džeku Ryanu TV seriālu no Prime Video, kas sākās 2018. gadā. Tad droši vien jūs nepārsteigs, ka tas viss liek CIP aģentiem izskatīties kā supervaroņiem. Un mēs pat vēl neesam nonākuši pie īstajiem supervaroņiem, kur veidošanā palīdzēja ASV valdība. 10. punkts. Chase Brandona ēra – Rekrūts. Chase Brandona darbs kā CIP ēna producentam nebeidzās ar filmu Satiec vecākus, pat ne tuvu. Viņa īstā vara, kā CIP cilvēkam Holivudas iekšienē, sākās 1996. gadā, kad viņš palīdzēja producēt vairāk nekā duci filmu un televīzijas šovu, vienlaikus rūpējoties, lai tie attēlotu CIP pēc iespējas spožākā gaismā. Vidējam scenāristam, kurš dzīvo no rokas mutē, viņš varēja šķist kā sapņu kontaktpersona. Viņš apgalvoja, ka viņam ir liela pieredze ārvalstu uzdevumu veikšanā, kas saistīta ar starptautisko terorismu, pretpartizānu darbību, globālu narkotiku kontrabandu un ieroču kontrabandu. Tagad tas ir tas, no kā tiek veidotas asa sižeta filmas, ja vien esi gatavs turpināt ievērot noteikumus. Īpaši, ja paskatās uz Brandona karjeras laika grafiku, daži ir izteikuši minējumus, ka viņa tā sauktā slepenā aģenta darbība varētu būt pārklājusies ar CIP vispretrunīgākajām operācijām 70. gadu Dienvidamerikā. Tās pašas operācijas, kuras viņš vēlāk gadiem ilgi klusi centās izdzēst no Holivudas stāstiem. Pats Brandons apgalvo, ka bijis tehniskais konsultants vairākās Holivudas filmās, tostarp Rekrūts, Valsts ienaidnieks, Neiespējamā misija 3, Borna identitāte un, protams, Satiec vecākus, kā arī tās turpinājumā, kuru mēs īsti nevaram nosaukt vārdā YouTube. Taču ir pietiekami daudz pierādījumu, kas liecina, ka Chase Brandons bija daudz vairāk nekā tikai tehniskais konsultants filmā Rekrūts īpaši. Savā grāmatā CIP Holivudā, kā aģentūra veido kino un televīziju, Triša Jenkins atklāja, ka Brandons būtībā bija pirmā pilnā scenārija melnraksta galvenais autors. Tā sauktais galvenais scenārija autors Rodžers Tauns bija gandrīz tikai marionete, kas deva vien nelielu ieguldījumu. Viena nopludināta sarakste starp abiem scenārija rakstīšanas laikā liecina, Brandons teica, citēju: "Labi, Radž, tagad ķeries pie Medfordas runas. Es pat došu tev iespēju viņu aprakstīt. Starp citu, ir skaidrs, ka šeit ir kāda pastāvīga vienošanās." Viena no Tauna citām scenārija autorībām bija 1999. gada televīzijas trilleris Spiegu sabiedrībā, kas arī tika veidots ar ievērojamu CIP iesaisti. Varētu apgalvot, ka Chase Brandons vienkārši bija aizrāvies ar rakstīšanu un filmu veidošanu, un ka viņa oficiālā CIP iesaiste šajās filmās lielākoties bija nejauša. Un šādam skepticisma argumentam varētu būt pamats, ja CIP nebūtu mēģinājusi slēpt Chase Brandona iesaistes apmēru. Vietnē spyculture.com ir veikusi plašus pētījumus par Brandona ietekmi filmu industrijā. Tāpat atrada vecus žurnāla What's News at CIA, pašas aģentūras iekšējā izdevuma numurus, kuros Chase Brandona vārds ir aizkrāsots. Taču joprojām var saskatīt, ka zem aizkrāsotās joslas ir viņa vārds. Runājot par to, kādu lielu ietekmi Chase Brandona karjera atstāja uz Holivudu un attiecīgi arī uz sabiedrības priekšstatiem par CIP, viņa lomu var uzskatīt par ārkārtīgi stratēģisku aģentūras ieguldījumu. Taču visa šī situācija ar apmaksātu ietekmi uz filmām ir daudz plašāka nekā tikai CIP. Tā ir acīm redzama, bet slēta sazvērestība, kas aptver vairākas ASV valdības nozares. CIP vara un ietekme patiesībā ir tikai piliens jūrā, ja to salīdzina ar aizsardzības departamenta milzīgo varu. 9. numurs – melnā saraksts 13 dienas. Viens no saspringtākajiem periodiem ne tikai Amerikas, bet visas cilvēces vēsturē ir 1962. gada Kubas raķešu krīze. Asu spriedzi starp diplomātiju un kodolu iznīcināšanu slaveni attēloja 2000. gada Kevina Kostnera trillerī 13 dienas. Un tas ir filma, kuru jūs gandrīz nesaņēmāt iespēju redzēt. Pentagons mēģināja to sodīt, jo tā neatbalstīja viņa stāstījumu. Mēs esam redzējuši, kā spēcīga Amerikas valdības iestāde var ieslidināt savu propagandu filmā. Lūk, kas notiek, ja tu nespēlē pēc viņa noteikumiem. Tādas filmas kā 13 dienas veidošana rada divus milzīgus izaicinājumus no filmu veidošanas viedokļa.
Pirmais ir tas, cik daudz militāra aprīkojuma ir nepieciešams, lai precīzi attēlotu apokaliptiskās augstā kara spriedzes. Otrais ir tas, ka ņemot vērā, cik strauji attīstās militārās tehnoloģijas, filma, kas norisinās 1962. gadā, noteikti ir vēsturiska filma. Lai saglabātu vēsturiskās precizitātes sajūtu vēstures entuziastiem, šādai filmai ir jātēlo pareizs aprīkojums. Tas nozīmē laikmetam atbilstošus transporta līdzekļus, ieročus un formas tērpus, līdz pat vissīkākajām detaļām. Un šāda līmeņa autentiskumam studijas bieži vēršas pie aizsardzības departamenta, izmantojot gan aktīvo speciālistu zināšanas, gan muzeja kolekcijas ar norakstīto militāro aprīkojumu. Pirms saziņa tika pārtraukta, Pentagons nodrošināja dažus tā laika kuģus, lidmašīnu bāzes kuģus un lidmašīnas, tostarp USS Enterprise un USS Josephu P. Kennedyju jaunāko. Citi aizsardzības departamenta ieguldījumi ietver saglabātu F-8 Crusader un Lockheed U-2 izlūklidmašīnu. Problēma bija tāda, ka aizsardzības departamentam nepatika, kā filma atklāja dažas nētas patiesības. Piemēram, apvienoto štābu priekšnieku vēlmi veikt kodoltriecienu pirmie, kas varēja novest pie visas dzīvības un civilizācijas gala uz Zemes, kādu mēs to pazīstam. Par laimi, virsroku guva saprātīgākie prāti, taču ASV militārie spēki nevēlējās, lai sabiedrība uzzina, ka viņi nebija starp tiem, kas saglabāja vēsu prātu. Aizsardzības departaments uzstāja, lai šī aina tiktu izņemta no filmas, taču veidotāji parādīja morālu stāju un nepakļāvās. Šī principa ievērošana tika ātri sodīta no aizsardzības departamenta puses, kas atsauca visu savu atbalstu filmai un līdz ar to arī savus materiālos resursus. Tomēr, lai gan tas acīm redzami bija mēģinājums panākt filmēšanas sabrukumu no iekšienes, 13 dienu komanda izrādījās pārsteidzoši atjautīga. Viņi izmantoja Filipīnas kā Kubas aizvietotāju, tostarp teritorijas ap Klārkas gaisa spēku bāzi. Tā kādreiz piederēja ASV, bet tagad to pārvalda Filipīnu gaisa spēki. Bāzē atradās arī dažādi vecāki, vairs nedarbojošies lidaparāti, kas bija noderīgi, lai atveidotu filmas laikmeta izskatu. Viņi novecoja un atjaunoja aprīkojumu, piesēja to pie kustīgiem kravas automobīļiem, lai radītu iespaidu, ka tas darbojas. Un tas nostrādāja. Lai gan filma nebija kases grāvējs, tā saņēma labas atsauksmes. Starp citu, iespēja demonstrēt filmu ASV militārajā bāzē Vācijā tika liegta. Tā paša iemesla dēļ aizsardzības departaments atteicās no savas palīdzības. Dīvainā kārtā Kevins Kostners tomēr varēja privāti demonstrēt šo filmu Fidelam Castro Kubā. Lai gan 13 dienas ir lielisks piemērs atteikuma taktikai, tā patiesībā ir tikai viena no 10 ikonisku filmu, kurām aizsardzības departaments atteicās sniegt atbalstu. Šie ir tikai daži no trakākajiem piemēriem. Sākotnēji armija atteicās atbalstīt Foresta Gampa filmu vairāku iemeslu dēļ, tostarp tāpēc, ka tika norādīts, ka vīrietis ar garīgu invaliditāti tiktu nosūtīts karot uz Vietnamu. Tas ir pilnīgs pretstats reālajai dzīvei, kur armija īstenoja projektu 100 000, viena no lielākajiem armijas kauna traipiem karā, kurā tāda bija daudz. Viņi paņēma cilvēkus ar garīgām invaliditātēm un ievietoja viņus vienībās, kas būtībā izturējās pret viņiem kā pret lielgabalu gaļu. Paliekot pie Vietnamas tēmas, viņi arī atteicās strādāt pie Olivera Stouna filmas Vats, jo tajā tika attēloti ASV kara noziegumi un gadījumi ar fragging, ASV karavīru apzinātu apšaudi savējo starpā, kas ir pierādīti kā notikuši. Filmu Viernieks un džentlmenis ASV jūras spēki noraidīja, jo tā lika tiem izskatīties slikti. Filmas uzņemšana radīja tik lielas bažas, ka, kad filma saņēma palīdzību no Kanādas jūras spēkiem, ASV jūras spēku amatpersonas, kā ziņots, zvanīja un mudināja arī viņus atteikties no sadarbības. Militāristi atteicās no filmas Cietais rieksts 2, jo tās ļaundara, kas atgādināja Norjēgu pagātne, viņiem pārāk atgādināja Irānas kontras skandālu. Gan filma Neatkarības diena, gan Uzbrukums no Marsa zaudēja atbalstu, jo tajās ASV militārie spēki netika attēloti kā pietiekami spēcīgi pret tehnoloģiski attīstītiem citplanētiešu iebrucējiem. Viņi atteicās arī atbalstīt filmu Komando ar Arnoldu Švarceneggeru, kas ir viena no vispār spīlētākajām šī žanra filmām. Bažas radīja tas, ka Švarceneggera varoņa Džona Matriksa, bijušā ASV speciālo spēku operatīvā darbinieka, pagātnes stāsts atstāja pārāk daudz vietas interpretācijai par to, kādās operācijās viņa vienība varētu būt bijusi iesaistīta pirms filmas notikumiem. Tāpēc oficiālais atteikuma iemesls bija, citēju, ka filma it kā norāda, ka ASV armijā ir vai bija īpaša vienība, kas apmācīta tikai slepkavībām un laupīšanai. Tas viss var likt jums aizdomāties. Kāds īsti ir armijas faktiskā atdeve no visa šī? CIP un aizsardzības departaments iegulda tik daudz pūļu, lai ietekmētu filmas vai tās bloķētu, ja tās nesadarbojas. Kāds viņiem no tā ir labums, kad viss notiek pēc plāna? Atbilde ir tāda, ka ieguvumi ir milzīgi, ar lielo M, gluži kā zināmajā MCU. 8. punkts. Kapteinis Marvels efekts. 2019. gadā pēc sprādziena, ko radīja atriebēja bezgalības karš, visa uzmanība bija pievērsta Marvel kinematogrāfiskajam visumam, taču pirms kases grāvēja noslēguma spēle fināla bija jāieliek vēl viens pēdējais puzles gabaliņš, iepazīstinot ar pēdējo galveno komandas locekli – Kapteini Marvelu.
Un pēc tam, kad filma nopelnīja gandrīz $1 miljardu virs sava budžeta, tā izrādījās ne tikai milzīgs panākums, bet arī slēptajam atbalstītājam – ASV gaisa spēkiem. Galvenā varone, kapteine Marvela, ir Carola Denversa, sieviete, gaisa spēka pilote, kuru pēc nejaušas saskares ar ciplanētieti iegūst dievišķas spējas. Tāpēc, protams, ASV gaisa spēki ieguldīja ievērojamu laiku un resursu šajā filmā. Aktieri saņēma lidošanas apmācību no nelaiķa majora Stevena Kažona Delbano no Thunderbirds. Papildu atbalstu sniedz vairākas lielas vienības, tostarp 412 izmēģinājumu spārns Edvardsas gaisa spēku bāzē Kalifornijā un 144 iznīcinātāju spārns Fresnas gaisa nacionālās gvardes bāzē. Filmēšanā piedalījās arī citas bāzes un eskadras, taču šis darījums bija appusējs. Brie Larson, kur atveidoja kapteini Marvelu, piedalījās reklāmas tūrē Nellis gaisa spēka bāzē, kā arī piedalījās kopīgās reklāmas aktivitātēs oficiālajos sociālo mediju kanālos. ASV gaisa spēku vervēšanas reklāmas tika rādītas arī kinoteātros, pirms filmas tās $1 miljardu ienesīgās izrādīšanas laikā. Tagad mums ir konkrēti dati, kas apliecina, ka šī visa kampaņa gaisa spēkiem bija ārkārtīgi veiksmīga. Tika reģistrēts lielākais sieviešu pieteikumu pieaugums pēdējo 5 gadu laikā. Disney šoreiz guva lielu uzvaru aizsardzības departamenta labā. Bet ko, ja mēs jums teiktu, ka uzņēmuma saikne ar oficiālajiem ASV valdības spēkiem sniedzas vairākas 10 gadus atpakaļ? Patiesībā pirmais ievērojamais Disney korporācijas pārstāvis, kurš sadarbojās ar ASV valdību, bija pats Walts Disnejs. 7. punkts. Īpašais aģents Walts Disnejs. Walts Disnejs nebija aizsardzības departamenta vai CIP marionete. Tā vietā viņš bija pirmais Holivudas iekšējā loka cilvēks, kurš cieši sadarbojās ar FIB. Viņš pat ziņoja par saviem kolēģiem animācijas jomā un biznesa konkurentiem FIB pret komunistiskajās vajāšanās Holivudā. Disneja oficiālajā FIB lietā, kas iegūta pateicoties informācijas brīvības likuma pieprasījumam, daļēji teikts. Pateicoties Disneja kunga statusam kā vadošajam animācijas filmu producentam kinoindustrijā, kā arī viņa ievērojamībai un plašajiem kontaktiem filmu producēšanas jautājumos, tiek uzskatīts, ka viņš var sniegt vērtīgu palīdzību šim birojam, un tāpēc es iesaku viņu apstiprināt kā SAC kontaktpersonu. Viņu pirmo reizi piesaistīja 1940. gadā, un vēlāk 1954. gadā viņam tika piešķirts svinīgais tituls SAC kontaktpersona. Apmaiņā pret iekšēju informāciju par Holivudu, pozitīvu atspoguļojumu savās filmās un brīvu piekļuvi Disneylandai jebkurā laikā, kas patiešām bija viena no priekšrocībām. Disnejs ieguva piekļuvi un tiesības filmēt FIB galvenajā mītnē. Šī saikne nebija nekāds pārsteigums, ņemot vērā, ka Disnejs jau 1936. gadā nosūtīja savu veidu fanu vēstuli birojā. Šī savstarpējā abrīna šķita appusēja. Ir ārkārtīgi biedējoša fotografija ar FIB direktoru J. Edgaru Hooveru jaungada ballītē 1937. gadā, kur viņš valkā kartona Mikija Peles kluba masku. Un, ja tas izklausās pārspīlēti, tad 4 gadus vēlāk, 1941. gada animatoru streika laikā, situācija kļuva vēl nopietnāka. Pēc tam, kad Disnejs atlaida darbiniekus, kas bija iesaistīti arotbiedrību veidošanā, FIB direktors J. Edgars Hoovers, kā apgalvo kritiķi, sniedz atbalstu, kas palīdzēja izdarīt spiedienu un iebiedēt šo kustību. Mērķis bija iznīcināt šo kustību, lai Disnejs varētu panākt, ka viņa darbinieki atgriežas darbā. Protams, valdības iestādes ir ārkārtīgi izvēlīgas attiecībā uz to, kā tās tiek attēlotas mēdījos, un pat Disnejs pieļāva kļūdu. FIB nebija apmierināts ar viņu humoristisko attēlojumu filmās Mēnesis pilots un Tas nolādētais kaķis, 2 Disneja filmās, un pēc tam Disneja turēja nedaudz stingrākā kontrolē. Tomēr viņš priecīgi ievēroja noteikumus līdz pat savai nāvei 1966. gadā. Ja šāds bija valdības ietekmes līmenis animācijas zelta laikmetā, tas rada plašāku jautājumu par to, cik liela radošā kontrole pastāv mūsdienu laikmetā, kurā valda skarbs pēc 11. septembra realisms. Un nekur šīs debatas nav tik intensīvas kā filmās, kas attiecas uz Osamas bin Ladena nāvi. Vienu no nozīmīgākajiem reālās pasaules notikumiem, kas jebkad dramatizēts mūsdienu kino. 6. numurs – Zero Dark 30 kukuļošana. 2012. gada politiskais trilleris Zero Dark 30 ir, maigi sakot, pretrunīgi vērtēta filma. Kases grāvējs par Osamas bin Ladena medībām tika kritizēts par to, ka tajā tika izmantoti īsti audio ieraksti no cilvēkiem, kuri gāja bojā 11. septembra uzbrukumos. Tā stāstījums tika kritizēts par spīdzināšanas atbalstīšanu kā metodi informācijas iegūšanai no aizturētajiem. Taču pats galvenais bija aizdomīgas un, iespējams, nelegālas slepenas vienošanās ar CIP darbiniekiem, lai iegūtu iekšējo informāciju. Rakstnieks Marks Boals un režisore Katrīna Bigelova burtiski cienāja un izklaidēja aģentus, no kuriem vēlējās iegūt informāciju. Viņi cienāja viņus ar graznām maltītēm un dārgiem dzērieniem, lai iegūtu iekšējo informāciju un nodrošinātu, ka aģenti jūtas pietiekami ērti, lai dalītos ar visām sulīgajām detaļām. Jūs varētu domāt, ka šī rezultātā radīsies atklāta un nepatīkama atmaskošana, kuru CIP nevēlētos rādīt plašākai sabiedrībai. Tomēr tā nebija.
Prasības saskaņā ar informācijas brīvības likumu atklāja, ka CEAP un Tieslietu departaments pārskatīja, vai filmu veidotāji savos kontaktos ar federālajām amatpersonām nav pārkāpuši juridiskās vai ētiskās robežas. Tika ziņots, ka tika uzsākta iekšējā izmeklēšana. Galu galā pret Zero Dark 30 komandu netika izvirzītas nekādas apsūdzības, jo filma izdarīja tieši to, ko viņi vēlējās. Atceries, viena no citām galvenajām filmas kritikām bija tā, ka tā leģitimizēja spīdzināšanas metodas Osamas bin Ladena meklēšanā. Nu, kā tev šķiet, kurš izmantoja šīs metodes? Tieši tā, CIP. Pēc tam, kad šīs pastiprinātās pratināšanas metodes ar visām šausminošajām detaļām nonāca sabiedrības redzeslokā, viņa bija ļoti ieinteresēta saglabāt savu reputāciju. Un, ja tu vēlies to panākt, daudz efektīvāk to izdarīt ar Holivudas grāvēju, nevis ar preses konferenci, kur vidējais amerikānis visticamāk nekad neredzēs. Centrālā izlūkošanas pārvalde tomēr izdeva paziņojumu pēc notikušā, obligāti nosodot visu šo lietu, sakot: pēc filmas Zero Dark 30 Centrālā izlūkošanas pārvalde ir pilnībā pārskatījusi savas procedūras sadarbībai ar izklaides industriju. Aģentūra izveidoja centralizētu uzskaites sistēmu izklaides industrijas pieprasījumiem un 2012. gadā izdeva visaptverošas jaunas vadlīnijas par kontaktu uzturēšanu un atbalstu izklaides industrijai. Bet, ja tu domā, ka starp Centrālo izlūkošanas pārvaldi un izklaides industriju tiešām tiek būvēta reāla barjera, tad tu neesi pievērsis uzmanību. Bet kas notiek, kad kāda no šīm aģentūrām nolēma, ka labākais risinājums ir pilnībā pārtraukt sadarbību? Izrādās, viņi to arī var izdarīt. Numur 5. Spoke projekti – pretpasākumi. Vai atceries 90. gadu vidus militāro trilleri Pretpasākumi ar Džīnu Deivisu galvenajā lomā? Nē? Nu, tu neatceries, jo pateicoties aizsardzības departamentam, tas nekad netika uzņemts. Tevi droši vien nepārsteidz, ka process, kā pieteikties aizsardzības departamenta palīdzībai filmas uzņemšanā, ir pilns ar birokrātiju. Viņi pieprasīs pilnu filmēšanas scenāriju kopiju, ja vien nav bijuši iesaistīti projektā jau pirms scenāriju uzrakstīšanas. Filmu veidotāji vienmēr var sagaidīt ļoti detalizētu atbildes ziņojumu no viņiem, ar visām pieprasītajām izmaiņām vai atteikumu iemesliem. Un, kad runa bija par filmu Pretpasākumi, kuras darbībai bija jānorisinās ASV jūras spēku vidē, viņiem bija ārkārtīgi daudz piezīmju. Viņiem nepatika tas, ka kodolavārija jūras spēku uzraudzībā bija sižeta punkts, jo viņi baidījās, ka tas liks viņiem izskatīties nekompetentiem. Viņiem arī nepatika seksistiskie, sievietēm pakaļ skrienošie jūras spēku rekrūta tēli. Un tas bija tāpēc, ka jūras spēki bija iesaistīti uzmākšanās skandālā pēc tam, kad grupa ierēbušu jūras spēku pilotu Lasvegasas viesnīcā izdarīja briesmīgas lietas pret 83 sievietēm un 7 vīriešiem. Šis incidents bija tik bēdīgi slavens, ka kļuva pazīstams kā Tailhook skandāls. Taču galīgais trieciens Countermeasures bija sazvērstības sižets, kuru atklāja galvenais varonis. Tas biedējoši atgādināja Irānas kontras afēru. Jūras spēku pārstāvs norādīja: mums nav iemesla noniecināt Balto namu vai atgādināt sabiedrībai par Irānas kontras afēru. Viņi atteica producentiem piekļuvi vienam no saviem lidmašīnu bāzes kuģiem, un ņemot vērā, ka filmas galvenais trumpis bija tās darbība uz lidmašīnu bāzes kuģa, bez kuģa nebija arī filmas. Līdzīgas metodas tika izmantotas, lai apturētu 1993. gada filmu Ugunslauki, kuras scenāriju bija rakstījis un uz savas pieredzes balstījis īsts Vietnamas kara veterāns. Protams, tā kā ASV armija bija iesaistīta vairākos šausminošos kara noziegumos Vietnamā, ASV karavīri tika attēloti, veicot dažas patiesi dzīvē notikušas briesmīgas darbības. Kad filmas veidotāji lūdza palīdzību ASV militāriem spēkiem, viņiem tika atteikts. Pamatojums bija šāds, citēju, ka šāda veida noziedzīgas darbības patiešām ir notikušas un ir dokumentētas. Taču, sniedzot oficiālu atbalstu filmai, jūras kājnieki un aizsardzības departaments klusējot piekristu, ka šādas lietas ir ikdienišķas, lai arī nožēlojams kara sastāvdaļas. Tāpēc filma nekad netika uzņemta. Filmas apturēšana, kas aizsardzības departamentam tāpat nebūtu nākusi par labu, ir lēta un vienkārša aizsardzības departamenta reputācijas glābšanas metode. Bet kura filma patiesībā pierādīja, ka finansējot lielbudžeta grāvēju var mainīt visu? 4. vieta – sākotnējais grēks – Top Gun. Top Gun bija visvairāk nopelnījusī filma 1986. gadā, kas bija diezgan spēcīgs kinogads. Jūras spēki pat sapņos nevarēja iedomāties labāku ar lielu budžetu veidot reklāmu, lai kļūtu par viņu pilotu, pat ja būtu centušies. Filma pārdeva visu – prasmes, aizrautību, tehnoloģijas, saites un draudzības, kas veidojās starp lidotājiem. Un tas nebija nekāds pārsteigums. Jūras spēkiem bija ārkārtīgi cieša loma, nodrošinot gan aprīkojumu, gan ekspertīzi, kas padarīja šo pirmo filmu par tik iespaidīgu ieskatu citādi slētā pasaulē. Gaisa spēki pat izvietoja vervēšanas galdus pie dažām filmas seansiem, lai uzrunātu tos, kuri pēc filmas noskatīšanās jutās īpaši iedvesmoti.
Mēs varam pateikties arī Top Gun par to, ka Pentagons iesaistījās arī citās filmās. Glens Roberts, kurš kādreiz bija Pentagonas izklaides sakaru biroja vadītājs, pirmo reizi iedvesmojās izvēlēties militāro karjeru, noskatoties Top Gun, kad viņam bija tikai 16 gadi. ASV bruņotajiem spēkiem tā patiešām ir dāvana, kas turpina nest labumu. Bet cik daudz tā īsti deva? Baumas par 500% pieaugumu rekrutēšanā ir pārspīlētas, taču filma patiešām deva jūtamu impulsu jūras spēkiem, šķietami tieši izraisot aptuveni 8% pieaugumu topošo pilotu pieteikumos. Nemaz nerunājot par milzīgo fanu pulku Toma Krūza apveidotajam Maverick tēlam, kas kopumā pozitīvi mainīja to, kā plašā sabiedrība tajā laikā uztvēra jūras spēku lidotājus. Ir skaidrs, ka militāristi bija ļoti apmierināti ar pirmās filmas panākumiem, jo cerēja, ka veiksme atkārtosies arī ar otro filmu Top Gun Maverick. Un viņi to saka atklāti, neklusējot par šo lietu. Ģenerālmajors Edvards Tomas, gaisa spēku vervēšanas dienesta vadītājs, sacīja, ka tika izlaista oriģinālā filma Top Gun, jūras spēki un gaisa spēki piedzīvoja ievērojamu vervēšanas pieaugumu. Mēs ceram, ka cilvēki atkal sajūsmināsies par to, ko mēs darām. Mēs vienkārši vēlamies, lai viņi pievienojas mums. Mēs vēlamies, lai viņi būtu sajūsmā par militāro dienestu. Ietekme filmā, kas burtiski ir par apmācību, lai kļūtu par izcilu jūras spēku pilotu, ir acīm redzama. Taču šajā franšīzē, kur patiesie nodomi, teiksim tā, ir maskēti, uz spēles ir arī reāla nauda. Trešais punkts – $100 miljonu kukulis Transformeri. Maikla Beja Transformeri ekranizācijas varbūt ir pretrunīgas daļai franšīzes sākotnējo fanu, taču tās neapšaubām ir kases grāvēji ar milzīgu kultūras ietekmi. Tas padara tās par ārkārtīgi ienesīgu platformu, kur militāristi var izklāstīt savu nostāju Amerikas sabiedrībai. Pirmajā filmā attiecības starp producentiem un armiju bija trauslas. Maikls Bejs vēlējās palielināt armijas lomu filmā, lai tā šķīstu mazāk bērnišķīga. Taču līdz otrajai filmai sadarbība jau bija cieša. Pirms scenārija rakstīšanas Pentagona pārstāvju un augsta līmeņa producenti tikās, un Pentagons centās iegūt arvien lielāku lomu. Vēlāk viņi pieprasīja scenāriju pārrakstīšanu pēc pirmā melnraksta, un Bejs ar prieku tam piekrita. Mēs runājam par vairāk nekā $100 miljonu vērtu militāro aprīkojumu, kas tiek izierēts oriģināla filmai, kuras budžets visticamāk bija mazāks par $200 miljoniem. Militārie ar prieku uzņemas zaudējumus šādās filmās, apmaiņā pret iespēju kontrolēt scenāriju. Tā ir neticama slepena kukuļošana, kas ir pilnīgi un absolūti likumīga. Lai gan Mavericks un Džeks Ryans acīm redzami bija labi draugi aizsardzības departamentam un CIP, viņi šķiet nieks salīdzinājumā ar netiešu apstiprinājumu, ko sniedz Bumblebee un Optimus Primes. Taču mūsu laikmatā, ko dominē straumēšana un ko pastiprina zudošā interese par kinoteātriem, īstā balva nav tikai filmu kontrole, bet gan kontrolēt to, ko redzat uz mazā ekrāna. Otrais punkts – CIP propaganda tiks pārraidīta televīzijā. Kopš HBO pirmsākumiem bieži ir teikts, ka televīzija ir jaunais kino. Tādi prestižas seriāli kā Breaking Bad un Troņu spēle pierāda, ka televīzija var dominēt kultūrā. Un tur, kur ir kultūra dominējošs spēks, tur ir arī CIP, kas cenšas iegūt savu daļu no šī pīrāga. Un populāru televīzijas seriālu skaits, kuros iesaistīta CIP, ir patiesi pārsteidzošs. 2 sezonu CIP drāma aģentūra biedējoši precīzi paredzēja CIP gaidāmo karu ar Bin Ladena vēl pirms 11. septembra teroristu uzbrukumiem. Tā bija vēl viens Chase Brandona projekts, kas bija paredzēta, lai CIP darbs izskatītos aizraujošs, seksīgs un pats galvenais svarīgs vidējā ASV pilsoņu drošībai. Agente, vēl viens CIP spiegu trilleris, arī bija pilns ar īpašo aģentu ietekmi. To producēja J.J. Abrams, kuram ir pieredze darbā pie CIP un militāri atbalstītām filmām, piemēram, Armagedons, Mūžīgi jauns un Neiespējamā misija. Un Jennifer Garner, šova zvaigzne, vēlāk tika personīgi izvēlēta Chase Brandona, lai filmētos CIP vervēšanas reklāmā. Jonathana Nolana seriālam interesējošā persona bija 2 ievērojami militārie konsultanti – James D. Devers un Tonijs Camarino, no kuriem pēdējais ir profesionāls militārais pratinātājs. Taču šādi iesaiste nobala salīdzinājumā ar seriālu Amerikāņi, ko rakstīja bijušais CIP darbinieks Joe Weisbergs un kura scenārijus pārbaudīja aktīvi CIP darbinieki, lai nodrošinātu precizitāti. Un, iespējams, visvairāk CIP ietekmētais no visiem ir seriāls Tēvzeme, kas stāsta par CIP aģentu, kurš cenšas novērst teroristu uzbrukumu ASV teritorijā. Pie tā strādāja gan esošie, gan bijušie CIP aģenti, piemēram, Chucks Hogans un Johns McGuffins, kuri konsultēja seriālu veidošanu. Ainas tika filmētas CIP galvenajā mītnē Langlijā, un jūs jau zināt, ka tas nenotiek, ja viņi nav apmierināti ar scenāriju saturu. Aktieri pat apmeklēja Langliju un rīkoja privātu seriālu seansu. Militāri izklaides komplekss ir milzīgs. Tas ir lielāks nekā ASV valdība jebkad bija iedomājusies. Un tas viss ir patiesība, rūpīgi ietverta oficiālos dokumentos. Pirmajā vietā – 60 000 lapušu audits ēnu studija.
Noskatoties šo video, jums droši vien ir radies priekšstats par to, cik daudz filmu un TV šovu iziet cauri CIP izklaides industrijas sakaru nodaļas pārbaudas procesam. Taču patiesais apjoms joprojām ir šokējošs. Vairāk nekā 2500. Tieši pār tik daudziem CIP un Pentagons var izmantot veto tiesības, un tas ir vairāk nekā viss Disney Plus katalogs. Nākamreiz, kad skatīsieties filmu vai TV šovu, jo realistiskāks šķiet CIP vai militārais atainojums, jo lielāka iespēja, ka šī autentiskuma sajūta ir rūpīgi izveidota. Un tas, kas izskatās pēc realisma, dažkārt var būt visefektīvākais stāstījuma ietekmes veids. Vēlaties vēl kādu aizdomīgu iekšējo cipu informāciju? Tad apskatiet īsto stāstu par CIP un kreka kokaīna saikni, vai arī noskatieties šo.